Īpaši veiksmīga sadarbība Rīgas brīvostas pārvaldē izveidojusies ar Baltkrievijas universālo preču biržu. Tās pārstāvis šā gada aprīlī kārtējo reizi apmeklēja Rīgu, noslēdzot vienošanos par ilgtermiņa Rīgas brīvostas un Baltkrievijas universālās preču biržas sadarbību. Jāatzīst, ka mēs esam vienīgā preču birža Baltkrievijā. Interesanti, bet Baltijas valstīs šādas biržas vēl nav izveidojušās. Kad sākām savu darbību, valdības uzdevums bija tiešs. Baltkrievijas preču eksporta veicināšana uz ārvalstīm, mūsu ražojuma noieta tirgus radīšana aiz robežām. Varbūt Baltkrievijai tas nebija īpaši raksturīgi, privātā sektora biznesa attīstība, taču mūsu valdība jau toreiz bija tik tālredzīga un nolēma diversificēt ārējo ekonomisko tirgu, attīstīt caurspīdīgus loģistikas sakarus, veicinot preču plūsmu ārējām tirgum. Un tā ņemot vērā arī pasaules pieredzi, tika izveidota mūsu universālā Baltkrievijas preču birža. Nav jau noslēpums, ka PSRS laikā šādu preču biržu nebija. Tādēļ, veidojot mūsu biržu, sapratām, ka ir jāsniedz kompleksi pakalpojumi kā pārdevējiem, tā pircējiem. Pamatos visam ir izglītība, to teorētisko zināšanu kopums, kas ļauj pircējiem un pārdevējiem izprast brīvā tirgus noteikumus, kvalitātes nozīmi, un 7 savos darbības gados esam nonākuši līdz atziņai, ka bez loģistikas tālāk attīstīties nevaram. Kad sākām iekļauties loģistikas schēmās, radās akreditētās biržas, noliktavas, kravu pārvadātāji, un arī Latvijas pusē radās interese dibināt partnerattiecības. Вышли на тех, кто заинтересован с латышской стороны работать в этом направлении. Вот так установились партнерские отношения. Būtiskas Latvijai un Baltkrievijai ir konkrētu preču plūsmas, kur savu politiku un tirgus ekonomikas prasības realizē universālā preču birža. Это вызвано было реальной потребностью, в частности, по лесным грузам. Šādas darbības rada konkrētas preču plūsmas, piemēram, kokmateriāli, kurus vajadzēja šķirot, uzglabāt, un tas viss gulās uz pircēju pleciem. Meža eksports no Baltkrievijas ir liels un ir jābūt kvalitātes garantijām, ka pircējs saņems tieši to preci, kur ir pasūtījis. Šīs garantijas varam dot tieši mēs, birža, ja pirkums izdarīts mūsu sistēmā. Pircējiem ir jābūt iespējai Baltkrievijas preci nopirkt iespējami tuvāk, un šim nolūkam kalpo 15 mūsu izveidotās biržas noliktavas dažādās vietās. Turklāt 2 ir pie jums, tieši Rīgas brīvostas teritorijā. Sadarbība ar Rīgas brīvostas termināļiem ir tikai sākumā. Protams, pat labam jau izdarīt kādus secinājumus vēl ir pāragri. Tomēr potenciāls nākotnē ir ievērojams. Lielāka vēlēšanās, lai sadarbība būtu regulāra un dinamiskāka. Ar Rīgu mēs esam tikai sadarbības sākumā. Tomēr caur šīm 2 biržas noliktavām ir veikti jau 6 darījumi kokmateriālu eksporta jomā. Potenciāls ir ļoti liels, un tālākā darbība ir atkarīga tieši no abu pušu aktivitātes un ieinteresētības, jo noliktavas strādā, osta strādā, ir tikai jāslēdz līgumi un jāvirza preces. Мне, как и любому участнику, и у того, который есть интересы в сфере вот этого Man gribētos mūsu partnerattiecībās redzēt vairāk dinamikas, jo te nav ne politisku, ne ideoloģisku jautājumu. Ir tikai mūsu abu pušu griba aktivizēt loģistikas ķēdi un tirgu kopumā. Pretenzijas mums var būt tikai pašiem pret sevi, ka mēs nevaram vai negribam pilnībā izmantot šīs iespējas, ko mums dod appusējā vienošanās, jo potenciāls sadarbībā ir ļoti liels. Rīgas osta tie taču ir vārti uz visu pasauli. Un šobrīd mūsu biržā ir akreditēti 2500 rezidenti no 55 valstīm. Mēs būtībā jau esam pilnībā nokomplektēta starptautiskā birža. Šobrīd caur to tirgojas Krievijas, Ukrainas, Baltijas un daudzas citas Eiropas valstis. Latvija biržā pārstāv 158 uzņēmēji, Lietuva vairāk kā 200 komersantu. Un te jāatzīst, ka Lietuva šai ziņā Latvija ir apsteigusi. Сегодня уже 158 компаний аккредитовано. Прилично. И из Литвы 200 уже с лишним. Вот Литва опережает вас немножко. Ekspedīcijas firma Jaunzeltiņi, kura pamatā strādā Rīgas universālajā terminālī, ir reāls noslēgtā sadarbības līguma auglis, pierādot, ka jau pusgada laikā var izvērst darbību Latvijas-Baltkrievijas tirdzniecības sakaros.